Brīnišķīgo cilvēku apvienībā. Sveicināti, mīļie Kārsavas iedzīvotāji un arī viesi. Mani sauc Henrijs, pārstāvu Starptautisko lietušo cilvēku apvienību. Un pieļauju, ka daudzi no jums varbūt tās nezina, kas mēs tādi esam. Un principā mēs esam cilvēku uzņēmēji, kas daudz ar ko nodarbojās. Un mēs rīkojam restorānos banketus. Tāds brīnišķīgs bankets mums ir tāds, arī ļoti jautri ir. Un notiek brīnumi šajos banketos. Visādi interesanti brīnumi pie cilvēkiem. Un es esmu pārstāvis Henrijs. Un es gribētu nodot no visas mūsu Starptautisko lietušo cilvēku apvienības jums šajos brīnišķīgajos pilsētas svētkos milzīgus sveicienus. Pateikt to, ka mēs jūs visus ļoti mīlam, kaut gan arī nepazīstam. Un jums ir brīnišķīga programma, un man ir tiešām liels prieks un gods, ka es varēju šeit būt, un tantiņas jums vispārībā bija baigas superīgās, tādas labās. Un gribētu novēlēt jums to, ko mēs paši uzņēmēji uzskatām par pašu svarīgāko. Principā varam pazaudēt naudu, varam pazaudēt materiālās vērtības, bet pats svarīgākais nepazaudēt cilvēkam būtu savu dvēseli. Un mēs uzskatām, ka dvēseli vajag atdot tam, kas viņu radījis, Jēzum Kristum. Un tur viņi ir drošībā, un vienīgais, kas var sadziedēt salauztu sirdi, tas ir Jēzus Kristus. Un liels paldies jums, un lai Dievs svētī jūsu brīnišķīgo pilsētu. Paldies!